Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan Atverot Bībeli pirmskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 3. ceturkšņa Jēzus ir mans Dievs 3. nedēļas lasījums. Atrodot dāvanu Jēzu. Vai zināji? Vecāki mūsdienās labprāt pateicas Dievam par saviem bērniem ar mazo bērnu svētīšanu. Vecāki atved savu mazuli uz draudzi, lai pateiktos Dievam. Pēc tam viņi saka īpašu lūgšanu, lūdzot, lai svētās gars palīdz viņiem iemācīt savam bērnam mīlēt Dievu un sekot viņam. Tagad lasīsim, vai arī Jēzus vecāki savu dēlu nes uz draudzi dievnamu, kas tajā laikā bija templis. Klausāmies! Trešdiena. Anna un Simeons. Ejot pa Jeruzalemes bruģētajām ielām, Marija un Jāzeps turēja mazo Jēzu cieši un rūpīgi. Šodien bija ļoti īpaša diena. Šodien viņi nesīs Jēzu uz templi. Bija laiks pateikties Dievam par viņa dāvanu, Jēzus bērniņu. Dodot mazo Jēzu priesterim, priecīgie vecāki smaidīja. Viņi gribēja, lai priesteris teiktu pateicības lūgšanu. Priesteris turēja mazo bērniņu rokās, bet viņam nebija ne jausmas, kā viņš tur debesu ķēniņu. Altāra priekšā viņš pielūdza un atdeva Jēzu atpakaļ viņa mātei. Bet kāds cits zināja, kas ir Jēzus. Tas bija vecs vīrs vārdā Simeons, kurš bija atnācis uz templi. Simeonam bija ļoti ciešas attiecības ar Dievu. Kad viņš ieraudzīja mazo Jēzu Marijas rokās, viņš uzreiz zināja, ka šis mazulis ir apsolītais ķēniņš un glābējs. Viņš paņēma Jēzu savās rokās un teica īpašu pateicības lūgšanu. Ko Simeons teica? Izlasīsim Lūkas 2:30. Jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu. Tajā dienā templī bija arī Anna, veca sieviete, grumbām klātu seju un sirmiem matiem. Annai no visas sirds patika meklēt Dievu. Viņa lūdza Dievu dienām un naktīm, un tā nešķīrās no tempļa. Lūkas 2:37. Kamēr Simeons stāvēja turot rokās mazulīti, Jēzu, Annas seja iemirdzējās spožā Dieva priekā. Viņa zināja, ka šis bērns ir īpašs. Viņa vienkārši nespēja paturēt šo prieku pie sevis un izteica slavas vārdus, pateicoties Dievam, ka Jēzus, apsolītais glābējs, ir atnācis. Mani interesē, kā Simeons un Anna zināja, ka Jēzus ir apsolītais glābējs? Vai tu kādreiz esi redzējis mazuļu iesvētīšanu, vai arī tu esi ticis iesvētīts? Ja tā, pajautā savai ģimenei, kā tas bija. Lai skan Jeremijas 29:13. Jūs mani meklēsiet,
Jūs mani atradīsiet, ja jūs no visas sirds mani meklēsiet. Jeremijas 29:13. Kad jūs mani meklēsiet, jūs mani atradīsiet, ja jūs no visas sirds mani meklēsiet. Jeremijas 29:13. Laiks lūgšanai. Mīļais Tēvs, palīdz, lai svētais gars var piepildīt manu sirdi, lai es varētu labāk iepazīt Jēzu, lai Jēzus kļūst par manu labāko un uzticamāko draugu. To no sirds es lūdzu, Tavā vārdā, Jēzu. Āmen.